Mīļum, Jā, ieskriesi pēc darba veikalā? jā, ko te mums vajag? Es tev te uztaisīju sarakstiņu. Nu labi. Tā, nopērc kabats, ja nav, derēs arī baklažāns. Ok, labi. Čau, līdz vakaram. Es esmu pārliecināta, ka manam vīram ir mīļākā. Es gribu zināt, ar ko viņš satiekas, cik ilgi tas notiek, kur, kad, kādos apstākļos. Ar vārdu sakot, es gribu zināt visu, ko jūs vien varat uzzināt. Kāpēc jums vajag tādas detaļas? Es gribu iesniegt šķiršanos. Tu pieprasīšu, es iesniegšu šķiršanos tiesā. Es doktoru Rozenbergu gribu pataisīt nabagu un pliku, kā žurku. Jums ir kāda ideja, kas varētu būt šī sieviete? Redziet, mans vīrs, doktors Rozenbergs, strādā slimnīcā. Viņš ir nodaļas vadītājs, un viņš darbā pavada daudz laika. Es domāju, ka tā noteikti ir kāda no viņa kolēģiem, vai nu kāda medmāsa vai doktere. Varbūt pacienti? Nedomāju. Redziet, mans vīrs ir ginekoloģijas nodaļas vadītājs, un es domāju, ka uz šīm pacientēm viņš neskatās kā uz sievietēm. Jā, varbūt iesākumā paldies. Pietiks. Andrīti! Jā. Mums vajadzēs visus jūsu datus. Vārds, uzvārds, personas kods, adreses, telefons, lai mēs varam uztaisīt līgumu. Jūs varētu uzrakstīt šeit, jā? Jā, protams. Nu, kā plāns? Izliksimies, ka esam vīrs un sieva un pieteiksimies uz konsultāciju. Kādu konsultāciju? Nu, pateiksim, ka tev ir ginekoloģiska rakstura problēma. Paklausies, es neļaušu sevi izmeklēt, ja? Neviens taču tevi neizmeklēs. Andrīts teica, ka viņam pieraksts ir 2 mēnešus priekš. Vienalga, man tas nepatīk. Bet kāds tev ir idejas? Es taču nevaru pieteikties pie ginekologa. Pie Rozenberga mēs netiksim. Ko tad mēs tur darīsim? Paskatīsimies, kas notiek nodaļā. Varbūt izdosies satikt kādu māsu, doktoru. Parunāsim ar pacientiem. Es nedomāju, ka personāls mums kaut ko stāstīs par viņu privāto dzīvi. Nevajag zaudēt cerību. Varbūt mums izdosies satikt kādu māsiņu vai sanitāru, ar kuru viņš nesen ir salamājies, un viņa gribēdama attiekties, pastāstīs mums par doktoru kaut ko nevisai labu. Ļoti labi, vāksim tankus, ja? Kāpēc tu vienmēr iebilst? Atceries, no šī brīža tu esi mana mazā sieviņa, un es esmu tavs mīlošais vīrs. Neiedomājies palaist roku. Kas tad ir čabolīt? Izbēdz. Slikti jūties? Neuztraucies, viss būs kārtībā. Es vienmēr būšu kopā ar tevi. Sveicināti. Labdien. Vai mēs varētu parunāt ar doktoru Rozenbergu? Kādā jautājumā? Mums vajadzētu nedaudz pakonsultēties, jo manai sieviņai ir veselības problēmas un draugi. Viņi ietiec kā labu speciālistu. Jā, bet doktors Rozenbergs bez iepriekšēja pieraksta nevienu nepieņem. Un kā mēs varētu pierakstīties? Jums jāzvan par šo numuriņu, un jūs pierakstīs. Un tagad atvainojiet. Vai jūs varētu pateikt, kur ir doktora Rozenberga kabinets? Es jau teicu, ka doktors Rozenbergs šodien vairs nepieņem. Ak tā, bet... Bet es domāju, ka viņš strādā līdz 6. Nē, jūs kļūdāties. Sunēs. Interesanti. Sieva teica, ka viņš būs darbā līdz 6. Patiesībā viņš jau 3 bija prom. Nu kā, skaidrs, ka viņš melo. Sievai saka, ka darbā patiesībā tieks ar mīļāko kaut kur citur. Nezinu, izstāsta, ka nodarē, un tas nenotiek. Nu, tad jau te būs darbs Rūķītim. Nu, tieši tā, čabulīt. Nesauc man tā. Kāpēc? Rūķītis neiebilst, ka viņu sauc par Rūķīti. Es iebilstu.
Tā, te ir Rozenberga darba grafiks, par kādu ir informēta viņa sieva, un te ir reālais darba grafiks slimnīcā. Jā. Labi pastrādāts. Pupu mizas. Viņa sieva ir gatava palīdzēt, cik vien var. Apbrīnojama racionāla sieviete. Galvenā nav jau brīnums. Matemātikas skolotāja. Es domāju, ka viņa izliekas, viņai ļoti sāp. Izskatās, ka dakteris savu mīļāko apmeklē ar apbrīnojumu precizitāti. Katras nedēļas pirmdiena, trešdiena, piekdiena. Šodien ir otrdiena. Mēs varētu rīt aiziet uz slimnīcu un paskatīties, uz kurien dakteris pēc darba dodas. Par ko nozīmē mēs varētu aiziet? Faktiski jā, es. Tāpēc, ka jūs jau tur pazīst. Es tur varu grozīties pilnīgi neuzkrītoši. Es gribu redzēt, ka tu neuzkrītoši. Ko tu smejies? Starp citu, man ir lielāka izsakošanas pieredze nekā tev. Ja? Labi. Jā. Jā, Robi. Objekts dodas jūsu virzienā uz mašīnas stāvvietu pusi. Jā, Andrīt, es redzu viņu, viņš iet uz savu mašīnu. Klau, un tu skrien uz nodaļu un paskaties, vai varbūt tur ir kāda māsiņa sanitāra, kas beidz ātrāk darba nekā vajag. Mēs sekosim dakterim, jā. Brauc. Laid laukā. Man izdevās noskaidrot, ka salons ēženī nodarbojas ar klasisko masāžu, ar relaksējošo masāžu, ar medus masāžu, ar šokolādes masāžu. Īsāk runājot? Īsāk runājot, man šķiet, paldies, man šķiet, ka viņi tur sniedz arī erotiskos pakalpojumus. Pavisam īsi. Man šķiet, 3 reizes nedēļā mūsu dakteris Rozenbergs apmeklē bordeli. Nu, beidz, mums vajag pierādījums, lai kaut ko tādu apgalvotu. Klausies, tev šķiet, ka dakteris 3 reizes nedēļā iet uz šokolādes masāžu? Es varētu doties uz turienu un pieteikties kā klients. Ko tu tur noskaidros, ka tur sniedz tādu veidu pakalpojumus? Kādas tev idejas? Es pieteikšos tur darbā. Tas taču ir bīstami. Jā, varbūt, bet tā ir iespēja visu uzzināt no iekšpuses, parunāt ar saimniekiem, ar meitenēm, kas tur strādā. Paklau, tu aizmirsti, ja tu tur pieteiksies darbām, tev būs jāapkalpo klienti. Ko tu domā, man tur izvaros? Stulbs doma. Atmetam. Tu paliksi kantorī kopā ar Andrīti, bet es došos uz turienu un pieteikšos kā klients. Vai ne? Tā labi garšo? Jauki, ka tev brīva diena. Jā, tas tiešām ir jauki. Varbūt kopā kaut kur aizbraucam? Jā, un kur tu gribētu? Nezinu. Mēs tik sen nekur kopā ar tevi neesam bijuši. Jā, tas gan diezgan sen mēs neesam bijuši. Atvēru. Jā, hello, klausos. Jā, Sveicināti. Jā. Es sapratu. Labi.
Es tik domāju, ka varbūt mēs varētu nedaudz vēlāk. Es vēl šobrīd tā kā neesmu īsti gatavs tam, bet es ceru, ka jūs man saprotat. Un tad varētu būt, es domāju, ka daudz mierīgāk varētu mēs pārunāt un tad vienoties. Sveicināti! Labdien! Es pie jums tā kā pirmo reizi. Man jūsu salonu ieteica viens draugs. Pie jums esot ļoti laba masāža. Es priecājos, ka par mums ir tik labas atsauksmes. Es esmu Eženija, salona īpašniece. Ļoti patīkami. Vai jūs jau esat iepazinies ar mūsu piedāvājumu? Jā, esmu dzirdējis atsauksmes. Patīkami. Mēs piedāvājam klasisko, relaksējošo, šokolādes, medus masāžu ar nomierinošu efektu, stimulējošu. Masāžu ar 4 rokām. Ar 4 rokām? Jā, vienlaicīgi masē vīrietis un sieviete, iņ un ņaņ enerģijas apvienojums dod pilnīgu relaksēšanās un atslābināšanās efektu. Es varbūt izvēlētos labāk klasisku masāžu ar vienu meiteni un relaksējošu efektu. Es domāju, jūs saprotat, ko es ar to domāju. Es domāju, ka es saprotu, jā. Labi. Uz jūsu meitenēm taču var paļauties. Protams, es priecājos, ka par mums ir tik labas atsauksmes. Ziniet, nāciet, es parādīšu, kur jums jāiet, un būs nedaudz jāpagaida. Es pasaukšu masierīti tūlīt, ja? Klau, atvaino, man tikko zvanīja no darba. Man jāizbrauc ir ātri. Cik žēl. Pilnīgi neparedzēts. Man arī žēl, bet es tur neko nevaru darīt. Tu nezini, kur man zilais krekls ir? Es nekādīgi nevarētu. Ieliku mazgāties. Paņem kādu citu. Piedod. Ai, labi, nekas. Labdien! Labdien! Mani sauc Ramona. Es būšu jūsu masiere. Jūs? Jā, saimniece teica, ka jūs gribat klasisko masāžu. Jā, klasisko, bet nedaudz ar tādu relaksējošu efektu. Būs arī relaksējošs efekts. Varat droši ģērbties nost. Mirklīti. Jā, lūdzu. Telefonu neaizmirsti. Paldies. Uz vakariņām būsi? Es tev piezvanīšu. Halo? Sveicināti, te Sofija Rozenberga. Jā, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mans vīrs tikko aizgāja, lai tiktos ar savu mīļāko. Kā lai es zinu, kur? Jūs esat detektīvi, jums tas jānoskaidro. Par ko es jums naudu maksāju? Nē, es nezinu, kur. Jā, lūdzu, esiet tik laipni. Mums ir pienācis jauns pasūtījums. Jā, pilns komplekts. Nē, nav steidzami, bet lieki vilcināties arī nevajadzētu. Labi, tu dod ziņu, kad varēsi, ja? Kas noticis? Es domāju, ka mēs esam viens otru pārpratuši. Es nevēlējos tādu masāžu, varbūt kaut ko nedaudz personiskāku, tā kā intīmāku. Es domāju, ka jūs saprotat. Es domāju, ka nesaprotu gan.
Man jūsu salonu ieteica Austris Rozenbergs. Austris. Bet kāpēc jūs uzreiz neteicāt? Nu, kā jūs jau arī nevaicājāt, es nezināju, ka man jānosauc viņu vārds. Jūs saprotat, ka ar mūsu nodarbošanos ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Meitene tūlīt būs klāt. Viņa darīs visu, ko jūs vēlēsieties. Vai jums ir kādas īpašas vēlmes attiecībā uz meitenes izskatu, uz augumu, matu krāsu? Es paļaušos uz jūsu galvu. Labi, uzgaidiet lūdzu istabā. Tūlīt meitene būs klāt. Meitenes! Rūķīte viss virzās uz priekšu ļoti labi. Rozenbergu te labi pazīst. Viņa sievai gan neko nesaka. Pasaka, mums jānoskatro vēl daži sīkumi. Es tagad vairs nevaru. Ko tas nozīmē? Tikai tikai neklīdz, viņas dzirdēs, jā. Kas pilnīgi galvas saspiedusi? Rozenbergas kundze. Es jūs ļoti lūdzu, nesauciet mani vairs tajā uzvārdā. Es atvainojos. Sofija, es jums nevaru stāstīt izmeklēšanas detaļas. Man šefs tikko man to aizliedz. Nu. Runa taču ir par manu vīru. Jā, bet jūs saprotiet, mums pagaidām nav nekādu pierādījumu. Tikko būs, mēs jums dosim ziņu, ja? Jūs apsolāt? Jā, es apsolu. Jūs ziniet, es gribu zināt visus sīkumus, visas detaļas. Es jūs ļoti lūdzu. Kāpēc jums tas ir vajadzīgs? Nu, jums nepietiek ar faktu, ka... Es gribu zināt visu. Es gribu zināt, kurā brīdī tas sākās. Es ļoti gribu zināt, no kura brīža es esmu tāda muļķe. Es gribu zināt, kad tas sākās, kur, kad, cikos, visu. Es jūs ļoti lūdzu, jūs saprotiet, es gribu sākt jaunu, skaistu dzīvi. Labi. Lūdzu, viss ir jūsu rokās. Labi, tikko mēs kaut ko uzzināsim, mēs dosim ziņu. Es personīgi, es pats jums piezvanīšu. Jūs man apsolāt, jā? Jā, es jums apsolu, jā? Jūs atceraties man telefonu? Atceros, jā. Labi, Jā, visu labi, mēs jums zvanīsim. Paldies, es jums ticu. Jā. Jā, Nu. es ļoti gaidīšu. Paldies. Visu labi. Visu labi. Kā tu varēji viena nākt uz šejieni? Tu nesaproti, ka tas ir bīstami? Nē, nesaprotu. Es tev teicu, lai tu to nedari. Mēs vienojāmies. Mēs vienojāmies, bet tu pateici. Jā, jo tā ir pareizi. Jā, pareizi ir tikai tas, ko tu saki, jā? Kas šeit notiek? Ja jūs nesat apmierināts ar pakalpojumu, meitene tiks sodīta. Nē, nevajag. Nu, saprotiet, viņa ir jauna, nepieredzējusi, strādā pie mums ļoti nesen. Es varu piedāvāt citu meiteni. Nē, nevajag. Tas ir tieši tas, ko es vēlējos. Tas dzirdēju strīdu. Jā. Jo es viņai piedāvāju nākt līdz uz māju, vai ne? Jā, un es teicu, ka es nedrīkst tā darīt. Nu, tas ir taisnība, ja strīds bija par to, meitenei bija tiesības atteikties. Viņa strādā tikai šeit uz vietas, manā uzraudzībā. Es ļoti rūpējos par savu meiteņu drošību un līdz uz mājām viņa jums nejūs nekādā gadījumā. Bet es tomēr esmu Austra draugs. Arī Austra draugi. Šajā gadījumā nav nekāds izņēmums. Un ja mēs runājam par 2-kāršu samaksu, nu par 3-kāršu. Ja manā vietā būtu bijis kāds cits, ko? Es varu par sevi parūpēt. Neko tu nesaproti. Ja tu būtu uzradies kāds sada mazo psihopāts, ko? Ja Eižanī būtu tev ieslēgusi istabā uzlaikus virsot 10 tēviņus, lai pārbaudītu, vai tu dari darbā, ko? Tev fantāzijas nav grāmatas, nav? Nepļauj uz mani, viss taču beidzās labi. Labi! Tu zini, cik man naudas vajadzēja samaksāt, lai tevi izpildu? Es tev atdošu tavu naudu. Nevajag man tavu naudu. Vajag cilvēku, uz kurus var paļauties, bet tevis ticēt nevar. Tu saproti, ka tu varēji būt līķis? Labi, es atvainojos. Kā var aiziet uz tādu vietu un nevienam neko nepateikt? Andrīt, iedomājies, kurim bija aizgājusi? Nu? Uz to bordeli un pieteikusies darbā. Nu, nezinu, kāpēc tas man nemaz nepārsteidz. Pagaid, tu to zināji? Viņš nezināja, un es kļūdījos, es atvainojos. Mieres, labi? Nav nekāds miers. Tas bija stulbākais, ko tu varēji izdarīt. Andrīt, pasaki tu viņai. Nē, nu, īstenībā, ja bez komandas atbalsta tādās lietās nedrīkst līst. Nu, vismaz jācīt īziņu, kur tu esi?
Par komandas atbalstu runājot, man ir ideja. Aizmirst. Pagaid, paklausies. Mēs zinām, ka aiz salona izkārtnes darbojas bordels. Mēs zinām, ka Rozenbergs uz turieni iet. Tad pirmkārt mums vajag pierādījumus, ka tur ir bordels. Otrkārt mums vajag fotogrāfijas, lai pierādītu, ka Rozenbergs tiešām uz turieni regulāri iet. Izklausās sakarīgi. Es iepazinos salonā ar pāris meitenēm. Es varētu ierakstīt sarunas gan ar saimnieci, gan ar meitenēm. Nu, ko jūs sakat? Nekur tu neiesi. Un ja neklausīs, piesiešu pie galda kājas. Kas ar mani nenotiks? Nenāciet man līdzi, viss būs kārtībā. Paklausieties, es ierakstīšu pāris sarunas un tīšos no turienes projām, nu. Es sūtīšu jums īsziņas katru 15 minūtes, ja? Nevis sūtīs īziņas, bet zvanīs. Kāda starpība? Tāpēc, ka īziņas tavā vietā var atsūtīt arī kāds cits. Izbeidz, nav tas salons tādā mērā krimināls. Tur strādā tikai sievietes. Ko viņas man izdarīs? Neko. Es ierakstīšu sarunas un iešu projām. Ja man pieķers, vienkārši metos bēgt, ok? Un zvanīs pēc katrām 10 minūtēm. 15. Un beidziet rādīt tādas sejas, ejiet. Gaidiet mani uz ielas. Labdien! Ko tu te šodien te tak nebija jābūt darbā? Jā, es apsolīju meitenēm atnest šo no kosmētikas. Es vienkārši strādāju par izplatītāju arī. Es jums arī varu kaut ko piedāvāt. Man ir šampūni, visādi krēmi, matu balzāmi. Nē, paldies. No dekoratīvās arī ir acu tuša, zīmuļi, ēnas, visādi. Es jau pateicu. Ok. Atvainojiet. Tad ceļ pie meitenēm? Ej. Paldies. Ramona, atnāc pie manis. Nevajadzēja mums Gabiju vienu laist uz turieni. Viņi taču apsolīja, viņi katras 15 minūtes zvanīs. Apsolīt viņa apsolīt, bet vai viņi to darīs? Varētu padomāt, ka tu nepazīsti Gabiju. Nu, kādu variantu? Mēs jau, protams, varam skriet tur iekšā, izraut viņu no turienes ārā. Tas nozīmē, ka mēs viņus varam sabaidīt, viņi salonu aizklapēs un mēs nedabūsim nekādus pierādījumus par Rozenberga sansoļiem. Ko daram? Gaidām vēl 5 minūtes, bet tad gan ejam iekšā. Robert, es parunāju ar tām meitenēm. Jā, es visu ierakstīju. Es uzzināju ļoti daudz ko interesantu. Ļoti labi sīkumus izstāstīs pēc tam, bet tagad lūdzu ej prom no turienes. Nevajag tev nekādu sarunu ar saimnieci. Pietiek jau, ka meitenes tev kaut ko izstāstīja. Nē, nepietiek, te notiek kaut kas interesants. Rozenbergs ar tām meitenēm neguļ. Saprot, viņš tikai regulāri pārbauda viņu veselību kā ginekologs. Es domāju, ka te notiek vēl kaut kas. Starp citu, pāris meitenes pēdējā laikā ir pazudušas. Tas ir noticis tieši pēc tam, kad Rozenbergs viņas ir pārbaudījis, saproti? Es vienkārši... Atdod! Ko jūs darat? Atdod! Laid vaļā! Laid vaļā! Gabija, Kas notiek? kāds viņu pieķēra? Ejam. Tad ierakstīja. Laid vaļā! Atdod! Vispārdies būs sāpīgi. Tūlīt paklausīsimies. Nu, skaidrs, Ežņa jau nav nekāds masāžs salā. Es jau nemaz nemāku masēt. Nu, vienīgā reālā masē te ir tā Ramona. Nu, tā Ežņīs labā roka, tā vecendrūma. Kas tu esi? Nu, policijas! Nē! Žurnāliste! Es saukšu palīgā! Tas mutici! Andri Robert! Viss. Vedam viņu ātri prom no šejienes. Kur viņa ir? Labdien. Es jautāju, kur viņa ir? Kas tad? Meitene, kas ienāca pirms 20 minūtēm. Pēdējās stundas laikā neviens klients pie mums nav nācis. Es nerunāju par klientu, es runāju par Gabrielu. Par mūsu jauno masierīti. Iepatikās. Gribējāt iepazīstināt ar draugu, ja? Andrīt, pieskat viņu, es paskatīšos, kas te notiek. Ja tā ir ielaušanās, es saukšu policiju! Gabija! Es nedomāju, ka jūs sauksiet policiju. Manuprāt, tas nav jūsu interesēs. Gabija! Gabija!
salonam ir otra izai. Visticamāk, ka viņi Gabrielu izved pa turieni, bet jautājums tikai, kāpēc viņi nebļauj un nepratojas. Mēs tad būtu dzirdējuši. Nezinu, varbūt tāpēc, ka mirusi. Kāda jēga viņiem nogalināt Gabrielu? Un kāda jēga atstāt dzīvu? Nu, nezinu. Varbūt, ka viņi nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību. Viņi pārdod meitenes un piespiež viņus sniegt pakalpojumus. Tas ir daudz labāk, ja? Jā, nu katrā ziņā tad mums vismaz ir laiks viņu vēl izglābt. Jāsaprot tikai kā. Nezinu, Eiženija ir dzels nervi un no viņas mums neko neizdosies izspiest. Viņa nerunās un policijā viņa arī nerunās. Vēl jau ir doktors Rozenbergs. Visticamāk, ka viņš zina, uz kurien meitenes tiek vests un kādā veidā pārdots. Eiženija nerunās un viņš runās. Nu jā. Paklausies. Klausies, man ir ideja. Sofija mums palīdzēs. Čau. Čau! Nu, kas noticis? Sailgojos. 2 dienas nesam jau tikušies. Nē, tas jau labi, bet ja nopietni. Ja nopietni, mums ir jauna prece. Laba? Laba. Tikai ir viena neliela problēma. Nu. Ir ļoti labi, ka jums izdevās dabūt vīra telefonu. Jā, un ļoti labi, ka jums ienāca prātā viņa sarunas noklausīties. Es nemaz nezināju, ka pastāv tāda iespēja. Jā, mūsdienu tehnoloģijas. Ziniet, daudz vecāki tagad saviem bērniem izvēl šo programmu. Nu, lai varētu uzzināt, kur viņi ir, noklausīties viņa sarunas. Un jūs tagad viņa sarunas ierakstīsiet? Nē, šī programma domāta tikai, lai noklausītos. Bet no ieraksta jau var nebūt nekādas jēgas, jo tiesā šādu pierādījumu nedara. Man ir ļoti patīkami ar jums sadarboties. Paldies. Jā, ļoti labi. Jūs tagad varētu piezvanīt savam vīram un pateikt, ka telefons atradies un ka jūs viņam aizvedīsiet, ja? Jā. Labdien! Lūdzu, savienojiet mani ar doktoru Rozenbergu. Jā, viņa sieva. Halo, Austri? Piedod, ka es traucēju tevi tavā darbiņā. Tu zini, es atradu tavu telefonu. Jā, pilnīgi netīšām. Bija iekrits veļas grozā. Jā, nu es arī nesaprotu, kā viņš tur gadījās. Jā, varbūt tev viņu aizvest? Nē, nu, protams, man taču nav grūti, taču zini, man tevis dēļ nekas nav grūti. Jā, es tev arī. Jā, labi, atā, mīļais, gaidi. Es viņu pataisīšu pliku un nabagu. Atā. Paldies jums. Mēs viņu pieķērām, ka viņi ierakstīja mūsu sarunas. Cik reiz tev neesmu teicis, nekad neņem nevienu no ielas, varbūt viņa no policijas. Nav. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņa Žermēni ir uzsūtījusi. Viņa jau labu laiku meklē iespēju, kā mums izspiest no šitā biznesa. Žermēna? Nu jā, no. Es domāju, vienkārši viņai labu mācību vajag dot, lai viņi beidzot saprot, kas ir kas un nelien mūsu teritorijā. Ok, darām tā. Pagaid, tu saki, skuķis ir jauns, vesels, skaists? Ja? Tieši tā. Labi. Es zvanu savam klientam, ja? Un saka, ka viss kārtībā, ja? Bet tagad laidies. Laidies, ja? Buča. Es tepat apstāšos. Tā, buča. Čau. Čau! Es esmu atpakaļ. Es neredzēju, kā tu piebrauci. Man nebija kur mašīna nolikt, es skrēju kājām. Izdevās? Jā, čips ir Rozenberga telefonā. Sieva aizved viņu uz slimnīcu. Viss ir ideāli, mēs varam braukt. Pagaidi. Ko? Pasaki, ka Gabija ir dzīva. Viņa ir dzīva. Viss, lēžam. Un piezvan Mārcim. Pasaka, lai viņš met visus darbus pie malas un pavēro Eiženijas salonu. Es nedomāju, ka Gabija tur parādīsies, bet, drošības pēc. Pa ceļām taču laižam. Tu galvenais nokaitini to Rozenbergu kārtīgi, lai viņš rīkojas nekavējoties un nevēl garumā. Taču teiks, ka viņš uzreiz kādam zvanīs, ja ies uz mašīnu un brauks. Un tāpēc, ja mēs esam divi, ja brauks, tad izsakosim. Jā, bet es ceru, ka zvanīs. Aiziet.
Doktori Rozenbergs? Jā, lūdzu. Es gribētu ar jums nopietni parunāt. Kas jūs būtu? Es zinu visu par salonu Eiženiju. Nesapratu. Es zinu, ka meitenes tur sniedz intīmas pakalpojumus. Es zinu, ka jūs uzraugāt viņu veselību, un es zinu, ka dažas meitenes ir pazudušas. Nav ne mazākās jausmas, par ko jūs runājat. Vai jūs pateiksiet, kur ir Gabija un pazudušās meitenes, vai arī es par jums ziņošu policijā? Es sāku saprast. Jūs meklējat psihiatrijas nodaļu. Esat sajaucis stāvus. Es runāju nopietni. Es arī. Psihiatrijas nodaļa ir stāva augstāk. Vislabāk. Andrīt, es baidos, ka mums nekas nesanāks. Bet es domāju, ka sanāks. Robi, man vienalga, cik tas Rozenbergs izskatījās mierīgs. Viņš vienkārši izskatījās. Viņš tagad noteikti kaut ko pasāks. Nu nevar būt, ka pēc tādas sarunas nav nekādas reakcijas. Jā. Pagaidi. Es taču teicu, zvana. Čau. Klausies, mums ir problēma. Pēdējo meiteni ir sākuši meklēt. Nu kas? Man priekšā nestādījās. Tikai teica to, ka visu zinot par salonu un par visām meitenēm, kas tur notiek. Un pat uzosīs to, ka es viņus izmeklēju. Nu, dari kaut ko, nu es nevaru, nu. Visticamāk, tas bija viens no tiem tipiem, kas ielauzās salonā, tad, kad mēs tos kuķi pieķērām. Nē, nu, vispār tas nav svarīgi. Skaidrs ir tikai viens. Mums maksimāli ātri ir jātiek no tās kuķa vaļā. Labi, pilnīgi piekrīt. Bet no otras puses žēl zaudēt tādu labu preci. Nu, kāpēc zaudēt? Es taču tev teicu, mums ir jauns pasūtījums. Nu, skuķis ir jauns, veselīgs. Un par lēto galīgi negribētu sadot. Man liekas, ka šobrīd nav īstais laiks domāt par naudu. Jāsatīra pēdas. Nākošo pārdosim dārgāk. Labi, es piekrītu. Zvani klientam un sarunā par naudu. Jā, labi. Satiecies viņu un vienojies, kur un cikos viņš paņem savu preci. Jā? Es te slimnīcā nokārtošu savus darbus un tad braucu. Nē, braucam katrs atsevišķi labāk. Tā būs drošāk. Un tiekamies norunātajā vietā. Skaidrs? Ei! Nu, izdevās? Jā, Gabriela ir dzīva. Paldies Dievam. Rozenbergs zvanīja Eiženijai, un viņi vienojās, ka vajag Gabrielu nekavējoties pārdot. Ko? Jā, viņiem klients jau esot. Skaidrs ir viens, ka 6 Rozenbergs beidz darbu un brauc. Uz kurieni? To viņš nepateica. Viņa teica, tiekamies uz vietas. Skaidrs ir viens, ka viņš pataisno pēc darba brauks uz turieni. Labi, gaidām. Seši. 6 viņš beidz darbu. Kamēr pārģērbjās, kamēr atvadās no visiem, kamēr iznāk ārā. Un ja viņš ir pārdomājis? Un tad viņš būtu noteikti piezvanījis Eiženijai. Bet var piezvanīt arī no cita telefona. Šī tāda lieta, nē. Viņš no cita telefona nezvanīs. Varbūt, ka viņu apturēja dežūrmās, varbūt kādu pacientu vai kāds pacienta radinieks atnes aploksni. Varbūt atnest analīžu rezultātu. Analīžu rezultātu šādā brīdī? Nestreso. Ar Gabrielu viss ir kārtībā. Bet kā tu to vari zināt? Tāpēc, ka viņš pa telefonu teica, ka skuķis ir veselīgs un jauns. Viņi runā par Gabrielu kā par vērtīgu preci. Viņi pirkstu viņai klāt nav piedūruši. Es par Gabiju uztraucos tieši tāpat kā tu. Mēģinam domāt pozitīvi. Es dzirdēju to sarunu. Viņi par tām meitenēm runā tā kā par preci. Kurš normāls cilvēks gribēs sabojāt to, ko grib pārdot? Normāls. Tu viņus sauc par normāliem cilvēkiem. Nodarboties ar cilvēku tirdzniecību, tas tev liekas normāli. Jā, labi, kliegt nevajag. Viss piedod. Viss nomierinamies, koncentrējamies. Tāpat psihošana neko nepalīdzēs. Es gribu smēķēt. Sēdi. Vajag, lai viņš tev ierauga. Koņš negrib. Hei, re, kur ir?
Akadēmiskās 15 minūtes, nekas briesmīgs. Viss notiek pēc plāna. Mēs viņu tagad nepazaudējam. Ja pazaudēsim, atradīsim ar telefonu palīdzību. Vispār nebūs tāda iespēja. Klausieties, pagaidiet! Es zinu, ka jūs negribat neko sliktu, tas ir jūsu darbs, vai ne? Katram ir savs darbs, es neinteresēju jūsu salons godvārds, es vispār tur nokļuvu pilnīgi nejauši. Pilnīgi nejauši. Un ņēmu un ierakstīju sarunas. Pilnīgi nejauši. Ja? Šo nāc! Pagaidiet, lūdzu, paklausieties. Mani interesē tikai Austis Rozenbergs. Es esmu privāta detektīva, mani nolīga Sofija Rozenberga. Viņa domā, ka viņas vīrs viņu krāpj un vāc pierādījumus. Tas ir viss. Sofija Rozenberga. Sofija Rozenberga, jā. Skaidrs. Paklausieties. Mēs varam vienoties. Es neko nesaku Rozenberga sievai. Es vispār atsakos no šīs lietas, un neviens neko neuzzinās par jūsu biznesu, labi? Neviens jau arī neko neuzzinās, tas ir skaidrs. Labi, Ramāna, tad tu sagatavo viņu un nāc. Ko jūs man darīsiet? Tev saulīt labāk to nezināt. Ar mani darīsiet? Tavi orgāni noderēs citiem. Jā, dārgā. Ir cilvēki, kas par tavu sirsniņu mierītiem akmeņu maksās bargu naudu. Kurš? Paklausieties, es jums samaksāšu, lūdzu. Es nezinu, cik jums vajag. Es samaksāšu 2 reizes vairāk. Man mamma ir precējusies ar bagātu vācieti. Viņa jums atsūtīs to naudu. Nu, lūdzu. Dakters kavējas, varbūt man piezvanīt. Nē, pagaidīsim. Jūs taču paši esat sievietes, jums bērnu nav. Mums nav bērnu, Saulīt. Jums ir vecāki. Es nezinu, kāds, ko jūs mīlat. Nu, protams, ka mums ir cilvēki, ko mēs mīlam. Manu mīļoto cilvēku sauc doktors Austis Rozenbergs. Kā jums iet? Viss kārtībā? Sveiks, mīļais. Doktor! Labvakar, Rozenbergs. Doktor, lūdzu, paklausieties, jums samaksāšu, lūdzu! Taisiet anestēzijas, tūlīt nāk. Nu, lūkšanu skaitīsi. Neskaitīsi. Kā vēlies? Kad mums par šo darbu ienāksies naudiņa? Pēc nedēļas. Summa tāda pati kā vienmēr? Nē. Nieris un aknas dabūjām atdot gandrīz pat pa brīvu. Varbūt nevajadzēja steigties. Mēs ar Austru izlemsim, vajadzēja vai nevajadzēja. Ne, protams, es atvainojos. Tā, instrumenti gatavi? Jā, viss ir gatavs. Konteiners orgāniem? Jā. Tā, uz cik tu apsolīji? Nu, pasūtītājs gaidīs pēc 2 stundām parastajā vietā. Labi, ķeramies pie darba.
Ko darām? Nezinu, laužam laukā, Gabija ir jābūt tur iekšā. Krimināla lieta. Klausies, zini, kas ir? Tur bija vaļā loks ap stūri. Vai jūs zināja, kas tā meitene tāda ir? Kaut kāda detektīva. Viņa esat nolīgusi tev sievu. Ko? Sofija? Jā, tā viņa teica. Sofija, esot aizdoms, ka tev ir mīļākā. Viņa gribot pierādījumus. Neticami. Nepagāja ne 10 gadi, kad es kaut ko pamanīju. Varbūt tomēr pienācis laiks šķirties? Par to mēs parunāsim pēc operācijas. Pie manis sveču gaismā? Jā, es pateicu sievai, ka man nakts mājiņa. Un es ceru, ka to meiteni neviens nemeklēs. Jo ātrāk mēs viņu sadalīsim detaļās, jo Labi. nemeklēs. Ķeramies pie darba. Viņa ir dzīva! Viņa ir dzīva! Es neko nedarīju! Viņa mani piespieda! Augsti? Nē, nav augsts, nezinu. Nērvi vienkārši. Silta tēja ar cukuru. 10 karotītes, tikai nemais. Jā, paldies. Jūs man nebūtu izglābuši, tagad būtu sagriezt gabalos un kaut kur izpārdot. Aizmirst. Viss. Aizmirst. Viss taču beidzās labi. Cik labi jūs tos maitas gabalus noķērāt. Mēs kopā taču viņus noķērām. Dzer tēju. Jā, paldies. smaga nots, viss ir Dieva dots, dzīve tā ir spēle vien, krīti piecelies un skrien, bet ja ceļš tavs ved nekur,